Šīs nedēļas būtiskākais politiskais notikums bija apvienības vienotības dibināšanas kongress, kurā jaunais laiks, Pilsoniskā savienība un sabiedrība citai politikai pabeidz apvienības vienotības izveidi. Tomēr apvienības attīstība ar to nebeidzas. Mēs esam atvērti arī citiem politiskajiem spēkiem, tā skaitā reģionālajām partijām un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Šodien Latvijā ieradās arī Starptautiskā valūtas fonda un Eiropas komisijas tehniskā misija, kas izvērtēs progresu Latvijas ekonomikas stabilizācijas programmas īstenošanā. Nākošnedēļ notiks krīzes vadības padomes sēde, kurā izskatīsim jautājumu par atbildīgo dienestu gatavību iespējamiem pavasara plūdiem. Tāpat esmu nākošnedēļ sasaucis sanāksmi par situāciju akcijas nodokļu iekasēšanā. Ja mēs paskatāmies nodokļu iekasēšanas rādītājus par pirmajiem 2 mēnešiem, tad kopumā mēs ejam ļoti tuvu plānotajam. 2 mēnešu plāns ir izpildīts par 99,4%, tomēr akcijas nodoklī tabaks izstrādājumiem ir ievērojama neizpilde, kas acīm redzam liecina par pieaugošu cigarešu nelegālo tirdzniecību, un šajā sakarā pieprasīšu atbildīgo institūciju plānus šīs nelegālās tirdzniecības mazināšanai. Nākošnedēļ aprit arī gads, kopš tika izveidota manas vadītā valdība, un šajā sakarā ir paredzēts ministra prezidenta gada ziņojums Saeimai, kurā atskaitīšos par gada laikā paveikto, kā arī iezīmēšu valdības turpmākos plānus. Pašu jubilejas dienu 12. martu pavadīšu Pāvilostā, tiekoties ar iedzīvotājiem.